Svēts Jēzus Kristus, Katoļu baznīcas vēstnesis janvāra 2. numurs jaunā dizainā. Vatikāna ziņās, lai redzētu Dievu, cilvēkam jāseko Kristum, nekļūt par dominējošās kultūras upuriem. Baznīca pasaulē. Francijā cīnās pret greju laulību legalizēšanu. Čehi godina karmelīšu mūķeni. Tagad arī Ukrainā atzīmē judaisma dienu. Latvijā ar Dieva palīdzību tauta izdzīvos. Mūžībā aizgājis priesteris Roberts Ozoliņš. Rārzī 20 gadu jubilejā sagaidot. Sprediķis no Vācijā Augsburgā konferences Merh vienībā ar Dievu spējam cīnīties. Rubrikā Mājas baznīca jūsu bērni būs jūsu skolotāji. Pārdomām ekumeniskās kustības vēsture. Viedoklis. Dieva dotā dāvana ir jākop. Jauniešu lapa. Gads ārzemēs iespēja tuvoties Dievam. Kristieši tvīto. Sludinājumi. Sāksies svētdienas skolas nodarbība Svētā Jēkaba katedrālē no 17. februāra. Rīgas Katoļu ģimnāzija piedāvā itāliešu valodas kursus. Ģimenes ekoloģijas institūts aicina uz semināru bioētika. Sveicam arī priesterus jubilejās. Fotoreportāžā IGT iesvētīts ekumēniskais dievnams. Pagaidām viss līdz nākamajam numuram.